Ļoti daudzi man tikai jautāja manā Instagramā, kāpēc vēl neesmu nofilmējis video, kāpēc vēl neesmu nofilmējis tagu vai svapu. Es nodomāju, svapu nē, varbūt tagu. Tag. Yay! Šis ir mans Lelas tag. Un jā, mana līta. Viņa sauc Lotte. Es atbildēšu tikai ar viņu kā stāstu uz jūsu jautājumu. Viņa sauc Lotte. Es viņu iegādājos pirms 2 mēnešiem, tad viņai 2 mēnešiši. Un jā, es zinu, neviens to nezinu, kad viņu iegādājos pirms 2 mēnešiem. Bet, atvainojiet, jums viss nav jāstāsta. Es jums teicu maniem klasbiedriem. Man skatās tikai mani klasbiedri. Tas ir šausmīgi. Bet, jā, tagad sakās viss kārtībā. Un jā, ir pagājis jau gads, kamēr skumu. Un jā, tāpēc es esmu atpakaļ. Un turpinu filmēt savu Lelas tagu. Tāpēc, jā. Man liekas, mēs sākušu bet tā kā manām drēbītēm. Es no sākumā rādīšu jāciņas, jo man viņas ir visdaudzāk. Tad ir šāda ten jāciņa. Šāda. Nākamie tāda kā blūza drīzāk. Ar kabatiņām tādām. Tāda blūzīte tāda ar jūrmalu saistīta. Nākamais ir lūk šāda ten jaciņa tāda. Dzeltena. Nākamais tāda kā vestīte ar garām rokām. Viņai nav ar ko aiztaisīt. Es viņas speciāli tad nopirku, jo man tiešām nebija tādas vienkārši pārstas vestes. Un jā, tas likam arī viss tādā vestītē. Vēl viņai mugurā ir tāda vestīte. Tāda. Sākot redzējāt. Vienkārši man nav īpaši laba kvalitāte. Kamerai jeb telefonam. Jā, man vēl nav kameras, tāpēc es filmēju ar telefonu. Un jā, es nopirkšu kameru tādu kā Evelīnai, jo viņai vienkārši tik laba. Evelīnai, make par Evelīnu, ja es vēl nezināt, bet domāju, ka jūs visi zināt. Visi esmu nospieduši viņas kanālam laiku, un visi esmu nospieduši viņas video kanālam subscribe un video like visiem, kuri jūs patik. Un jā, tāpēc jā, es norakmāju viņas video kanālu, kas man ir. Tad lūk tādas vāciņi, kurai viņi ir ne par lielu, kura viņai ir par lielu. Tad vēl ir šis mangaļūdens. Es pajaukājos, vienkārši jau gribas dzert. Piedodiet. Nākamais ir tāds biksītes. Šādas. Ten bikses, tādas strīpainas. Viņas man ļoti tuvas, jo es viņas pati vēl kā bija māciņa, tāpēc ne. Nākamais ir šādas ten rozā bikses. Viņiem pašlaik mugurā. Nākamais pārēsim pie galvas sagām. Vēl ir kakla sagas. Tad būsim pie galvas sagām. Šādi tad šala. Viņu var šādi izdarīt, redzēt. Viņu var kā lielāku palikt, mazāku palikt. Tas vienkārši dievīgi. Es viņu pati uztaisīju. Viens tikā vecas, tās manas jākas. Un jā, es nogriezu viņai šitā ten. Bišķi nogriezu vēl īsāk, jo viņai tikai nevajag. Un jā, tā kā mans šallīte gatava. Nākamā šallīte ir,
tūlītās tūlītās. Tā, nākamā žālīte ir šāda te. Viņa tiešām vienkārši ideāli pasēties. Viņa ideāla, viņa tāda, viņa... Nākamais būs tā kā galvasagas, jo man tie palikuši tikai galvasagas. Mana mīļākā un tā, kurai viņa pilnīgi nedara, jo reāli pastieties. Man patīk, kā viņa izstāsta arī cepurē vispārībā. Pastieties. J.K. Elementa P. Ooh, yeah. Boom. Un jā. Tātad, te priekšā tāds strīpainītis, un te ir tāds mīksts. Šī cepurīte, kuru es pati uzadīju, uztamborēju, un man viņa vienkārši ļoti patīk. Viņu var tā staipīti, viņu var tiešām izstaipīt, pastieties, es viņu izstaipīju, ļāviet, es viņu izstaipīju. J, elementa B, J, elementa B. Tāda cepurīte balta, jā, es viņu pats uzadīju. Pirmā cepura, kuras uzadīju. Biju uztamborēju nekrīti nost. Tad tāda, es viņu nopirku arī rūķītī. Pie mazo bēbīšu stentiņa. Tāda. Tad ir lūk šāds tādam zvaigznītēm. Tādam zvaigznītēm makatiņš. Tad ir vienkārši tāds, kurus arī tā kā uztamborēju. Tas bija mans pirmais tamborēšanas mākslas darbs. Kurus māc man iemācīja tamborēt, un es arī uztamborēju. Tā kaut ko tādu, un kurš mācies, ka viņš ļoti labs, var izmantot to savām lēlēm. Un jā, tad nu lūdzu, mans pirmais tamborēšanas mākslas darbs. Un jā, tagad labs. Tagad es sākšu tā kā paralēli. Viņas atslāt, viņai 2 mēneši, un es viņu nopirku rūķītī pirms 2 mēnešiem pa 48,90 €. Kāpēc ar šos brīnišķīgo lēlu spēlējos? Tāpēc, kad es vienkārši nevaru izturēt, man vienkārši vajag kaut ko spēlētas, pa kuras varu rūpēties, kuras varu barot, kam es varu pārģēt, ko es varu likt pampērus, pa kuras varu rūpēties, pa kuras varu darīt kā īstu bērnu. Tāpēc nolēmu nopirkt savu lēli. Jā, man, protams, ir vēl 2 lēles. Jā, es zinu, tas ļoti drausmīgi, man ir tikai 2 lēles vēl, tādas normālas lēles kā īstbērns. Bet viņas ir cietas. Jā, viena ir milzīga. Viņa vienkārši milzīga, un viņa ir arī mīgas, bet es negribu tik milzīgu lēli, ja visu laiku staipīt visu. Man patīk tādi mazi mīlīši. Viņa vienkārši tik mīlīgas aciņas pastieties. Ceru, ka jūs redzat. Ceru, ka jūs redzējāt. Un vienkārši dievinu šo lēli. Un jā, un es tiešām ļoti kāpēc viņu nopirku? Es jums tikko pateicu. Viņa vienkārši dievīga. Un arī tāpēc, ka man nebija normāli liela mīgas lēles. Vai mamma man atļauj tā tērēt naudu tādām lietām? Jūs jautājat? Jā, atļauj. Tikai man nav pārāk daudz drēbes, jo es negribu tā kā vairāk drēbes, bet es gribu tā kā kurtītes un dzeķītes, jo man tādas nav. Un tas ir tik slikti. Tas tiešām ļoti slikti, jo es ļoti gribu kaut ko tādu, bet es nekad netieku uz rūķīti, kurš šo lēlīti nopirku. Lēlīte lačīte. Un jā, un tāpēc arī šī tie ir beidzies. Mans radnis arī spēlēs tādām mīkstiem lēlītēm. Vienu sauc laikam Emīls un otru kaut kas aizmirsts, kas sauc viņas bērnu. Es esmu slikta tante. Es vispār nezinu, vai es esmu viņam tante. Es
es tikko aprunāju savu bērnu ar šķeldieniem. Tāpēc, nu jā. Jā, es zinu, tas ir ļoti forši, bet, nu jā, es jums līdz parādīšu savu daudz ar drēbēm. Cik karsta. Labi, es līdz palieku šo lampu. Nu jā, kaut kur tāda. Un viņa nav īpaši. Nevis vēl paliekšu tā lampa tāda. Redziet, tur tāda lampiņa iekšā. Riktīgi labi redzēt. Riktīgi labi redzēt. Labs, melnbalts rādās. Redzēt tāds, tā. Lampiņa tur iekšā, labs, redzēt, tikko melnbalts rādījās. Labs ir. Šis, laikam, ir mans pēdējais video. Protams, šajā nosaukumā pēdējais. Es mainīšu nosaukumu. Nē, man jāpaliek tam pašam. Jā, man paliks tas pats nosaukums. Esmeralda Terina. Un, jā, es ļoti priecāšos, ja jūs man nospiedīs like un subscribe manam kanālam, piedalīt. Un jā, tas arī viss šajā video. Un atā!